Labdien! Man šajā pasākumā uzaicināja pastāstīt par to, kā Tilde ir veicies iepriekšējās programmās un dalīties ar to pieredzi, ko mēs esam ieguvuši gan piedaloties projektu konkursos, gan uzrakstot veiksmīgus projektus, gan iesaistoties netik veiksmīgos projektos. Un mana galvenā atziņa ir, ka projekta pamatā ir ideja. Un ideja, kas jums pašiem ir interesanta un kas jums pašiem sakrīt ar to, ko jūs savā uzņēmumā darat. Un divi pārējie stūrakmeņi, uz ko balstās jūsu projekts, ir partneri, kas Eiropā ir zināmi, un, protams, atbilstošais uzsaukums Eiropas šajā te programmā. Ja mēs runājam par jauno programmu, tas ir Horizon 2020, es vairāk pakavēšos pie iepriekšējām programmām. Kā jūs zināt, tad Tilde, vismaz Latvijā, pārsvarā asociējās cilvēkiem ar divām lietām. Vai nu ar valodu tehnoloģiju risinājumiem, vai grāmatvedības risinājumiem. Finanšu jomā Eiropā ir gan daudz iestāžu un organizāciju, kas ir daudz spēcīgāka par mums, tāpēc Eiropas virzienā mēs esam izvēlējušies valodas tehnoloģijas. Un uz ekrāna jūs redzat mūsu mērķi kopējo, tātad nodrošināt latviešu valodai tādu pašu atbalstu informācijas tehnoloģijās, kā tas ir lielākām valodām. Un šī ir mūsu unikālā kompetence, un šī unikālā kompetence tad arī ir atslēgvārds, kas mums ļauj veiksmīgi startēt Eiropas projektos. Tātad mēs esam atraduši šo savu vietu, valodu tehnoloģijas, šeit arī var redzēt precīzāk šīs te valodu tehnoloģijas, kuras mēs specializējamies, kur mums ir pašiem savas idejas, kā mēs gribam attīstīt biznesu Latvijā un ārpus Latvijas. Un šīs te tehnoloģijas daļēji mēs varam attīstīt arī ar šīs Eiropas pētniecības programmu atbalstu. Tad paši konkrētie virzieni, pareizrakstības pārbaudas, to jūs noteikti ļoti labi esat redzējuši Tildes birojā, digitālais saturs, tas ietilpst gan Letonikā, kas ir Latvijā pieejams produkts, gan arī, teiksim, Eirotermbankā, ko izmanto visa Eiropas terminu datubāzē. Tulkošanas tehnoloģijas pats par sevi saprotama lieta, un jauna lieta ir runas tehnoloģijas, kas arī arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē. Mēs daudz labāk sazināmies ar datoru runājot, nevis te drukājot uz klaviatūras, ir tīpaši, ja mēs runājam par mobīlajām iekārtām. Kā tad mums ir gājis ar pētniecību? Tātad sākām mēs 2002. gadā, un šajā gadā pirms tam mums bija pāris nelieli projekti Leonardo da Vinci programmā, bet tajā reizē bija aktīva tā saucamā 5. pamatprogramma, jeb FP5, un bija speciāls uzsaukums, pat pievienošamies valstīm Eiropas Savienībā, tiem projektiem, kas jau ir reāli, ir atbalstīti, bet bija iespēja pievienoties šiem projektiem. Un mēs izskatījām cauri to projektu datubāzi, kāda valodu tehnoloģija jomā šie projekti tajā brīdī bija, sameklējām koordinātors un uzrakstījām, ne gluži visiem, bet aptuveni 10 vēstules, tajā laikā pa pastu, nevis pa e-pastu. Pastāstījām savu ideju, ko mēs varētu projektam dot, un no šīm 10 vēstulēm tikai 2 mums atsaucās. Un viens, diemžēl, pēc mēneša pateica, diemžēl viens no partneriem saskata interešu konfliktu, ka mēs tātad konkurēsim ar viņu tālākā attīstībā un atteica, bet otrs partneris, Sheffieldas Universitāte, bija pretim nākoša, un tātad mūsu pirmais projekts bija Clarity projekts, ko mēs 2002. gadā uzsākām. Interesanti, šī vēsture ir arī ar to, ka pēc šī projekta, kurā mēs sekmīgi startējām, FP6 projektā Tripos Sheffieldas Universitāte jau uzaicināja mūsu sadarbību turpinājās. Pēc tam ir vēl tagad 2 pārējie projekti FP7 uzsaukumā, kur atkal Tilde startē kopā ar Sheffieldas Universitāti. Īsti sakot, ja jūs vienreiz veiksmīgi startēsiet projektā, jums jau šis kontakts būs un jums ir iespēja tālāk viņu veiksmīgi attīstīt. Uz ekrāna redzam arī citi skaitļi, cik mēs esam kopā piedalījušies projektos un cik projektus mēs esam vadījuši. Tāpēc es arī gribu teikt, nevajag baidīties no projektu vadīšanas. Vēl vairāk, ja jums ir laba ideja, tad varbūt ir jēga rakstīt savu projektu. Jo mums ir tikai viens noraidīts projekts bijis no tiem pāris, ko mēs esam uzrakstījuši, un tas, diemžēl, bija tieši šajā mazo video
uzņēmuma atbalsta programmā. Un es pateikšu, kāpēc. Es ceru, ka jaunajā programmā tas ir mainījies. Bet tajā laikā tie eksperti nebija konkrētā lauka eksperti. Viņi vairāk vērtēja šo te biznesa pusi, ne tik daudz idejas pusi. Un tas bija tas klupšanas akmens, kāpēc mūsu projekts netika atbalstīts, jo viņš netika vērtēts kā valoda tehnoloģija vai kā inovatīvs projekts, bet vairāk kā, tieši kā biznesa projekts. Tātad, kā jau es teicu, pirmos projekts mēs uzrakstījām taisnes 7. pamatprogrammā, un pirms tam tātad mums bija veiksmīga darbība tikai 2 projektos ar Sheffieldas Universitāti, Tripod projektā un Clarity projektā, kā arī mēs jau bijām izmēģinājuši roku citā programmā, kas saucās e-content programma, kas tagad ir integrēta īstenībā Horizon 2020 programmā, arī digitālais saturs saucās konkrētā apakšdaļa. Un tātad, ar ko mēs sākām? Mēs, protams, sākām ar ideju. Un tad tikai meklējām partneris. Un kā jau iepriekšēji runātāji teica, tas ir milzīgs darbs, tas nav viena cilvēka darbs. Mums projektā vienmēr ir projektu vadītājs jau iesaistījies, ir finanšu speciālisti un ir, protams, pētnieki, kas atbilst par saturu. Un sākotnējā projekta ideja ir jānoformulē sev pašiem. Un nepieminēju kontaktpunktus, bet es pieņemu, ka Horizon 2020 arī ir iespēja sūtīt projektu idejas uz komisiju, un komisijai aizsūtīt 2 lapiņas un teikt, vai jums liekas, ka šis projekts atbilst konkrētajam konkursam. Kontaktpunkts var atbildēt, vai tāda iespēja būs 2020 programmā. Bet es pieņemu, ka visticamākais, ka būs, jo tas viņiem ir diezgan ilga jau tradīcija. Kā jau es teicu, tātad 3 stūrakmeņi. Pirmais galvenais ideja, partneri un atbilstošā programma Eiropas šajās te pamatprogrammās. Ja runā par 7. pamatprogrammu, tad mums bija 2 virzieni, jeb kā viņi sauc challenges, latviski tulkojuma izaicinājums, kognitīvās sistēmas un robotika un tehnoloģijas digitālajam saturam un valodu tehnoloģijas. Un tikai ieskatam es iekopēju, kā tad tas izskatās, ja programmās ir uzsaukumi, kur laikā pārsvarā tiek iesniegt projekti, tātad ir viens tieši veltīts valodu tehnoloģijām, tad ir digitālās bibliotekas un pārējie nosaukumi ietver valodu tehnoloģijas, kaut arī tajā virsrakstā to nevar pamanīt. Tas ir tas, ko jau teicu arī iepriekš. Skatieties ne tikai uz lielajiem virsrakstiem, skatieties arī zemāk, jo tas jūs interesējušais virziens var būt diezgan dziļi paslēpts. Un kā tad mums gāja? Mēs tātad kopā pašreiz piedalāmies 3 projektos, un pirmo un pēdējo uzrakstījām mēs paši. Un abos gadījumos tas sākās ar ideju un konkrētu vajadzību. Tātad konkrēta vajadzība, kas Tildei ir nepieciešams. Tātad mums vajag attīstīt mašīnu tulkošanu, tāpēc mēs inicējām projektu Akurāt un meklējām partnerus. Un otrs ir saistīts ar terminoloģijas attīstību, un par to es arī pastāstīšu pāris vārdus vairāk. Tātad bija konkrēts uzsaukums, tas bija ļoti specifisks uzsaukums, kurā jau bija iekšā šis vārds mazie vidēji uzņēmumi. Tātad uzsaukums, kur komisija sagaidīja, ka mazie vidēji uzņēmumi startēs ar idejām valodu tehnoloģiju jomā un digitālā satura attīstībai. Un tad tika formulēti konkrēti principi, kas tiek sagaidīts no projekta, un pats svarīgākais no tā bija tātad nevis radīt jaunu produktu, bet inovatīvā veidā apvienot esošās tehnoloģijas, kas izmanto digitālo saturu. Un mēs nācām tātad klajā ar šo savu tās projekta ideju, kurā tātad ideja ir tāda, ka no interneta, jeb no tīmekļa tiek savācis digitālais saturs, un no viņa tiek automātiskām metodēm iegūt termini, kas nepieciešami tulkošanā, un pēc tam šie termini tiek piedāvāti tulkotājiem, lai viņi var izmantot savās tulkošanas darbstacijās. Un šis projekta idejas pamatā ir arī skaidri apzināti partneri. Tātad, lai tādu projektu realizētu, ir nepieciešams partneris, kurš māk savākt digitālo saturu, māk viņu apstrādāt, ir nepieciešams partneris, kurš māk izvilkt terminoloģijas datus, un ir nepieciešams partneris, kurš to visu lietos. Un tieši tas ir arī tas veids, kā mēs būvējām projektu. Izdomājām, kas būs saturā, un pēc tam piemeklējām atbilstošos partnerus. Kas vēl ir vajadzīgs? Pašam
mazajiem vidējiem uzņēmumam, protams, ir jābūt nedaudz atpazīstamam. Un mūsu gadījumā mēs par šiem gadiem jau esam uzkrājuši lielu pieredzi, mums ir daudz zinātnisku publikāciju un daudz dažādu dalību dažādās konferencēs. Un neapšaubām ir nepieciešama arī pētnieku komanda. Ja runā par tildu, pašreiz mēs esam 9 zinātņu doktoru vai doktorantūras studenti un arī daudz datorzinātņu valodniecības studenti. Viens slaids ir veiksmīgi pazudis. Bet, ja runājam par nākamo programmu, atkal Dina iezīmē mums galvenos virzienus, bet kaut kur daudz zemāk ir tie virzieni, kas interesē mūs cracking language barriers. Ja? Tas nav lielā augšējā tēma, tas to ieraug tikai tad, ja izklikšķina cauri un meklē tiešām pēc tās savas intereses. Vai arī multimodal natural computer interaction, kas nozīmē sarunāties ar datoru vai ar kādu citu. Un kaut kā ar to es arī gribētu beigt. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi. Vēl viena lieta. Dina minēja informācijas dienas. Arī informācijas dienas ir vispārējās, un man personīgi liekas, ka uz tām liela jēga braukt nav, tad labāk ir atnākt uz šejienu, jo Nacionālais kontaktpunkts zina vispārīgo informāciju. Ja jūs esat atraduši kādu konkrētu virzienu, kā piemēram cracking language barriers, tad ir jēga braukt uz informācijas dienām. Piemēram, arī par to būs atsevišķas informācijas dienas Luksemburgā janvāra vidū, bet tas būs par konkrētu ļoti mazu sadaļiņu. Un tad jūs varat dzirdēt Eiropas komisijas viedokli, ko principā var izlasīt papīrā, ja? Bet komisija ļoti precīzi saliek tos akcentus. Vienīgais jārēķinās, ka jums pašiem pa ceļu un vispārēji izdevumi jāsadz, kas, protams, ir diezgan lielas izmaksas. Paldies!